Halo, halo. Esam Husqvarnā. Tā kā Zāģijā, Husqvarna. Sveiks, Sandi. Sveiks. Jauki izskatās. Ko tu vari pastāstīt? Superīgi. Sasodītie bagātnieki. Šeit tiešām ir to jauks skats. Šeit ir jauks skats. Redzat ezeru? Nezinu, kā viņas lūži sauc. Taču ir nenormāli liels. Mēs tur braucam uz darbu bieži vien. Gar viņu. Ap divreiz mēs tikai braucam tur. Tāds skats pusmundrina. Jā. Tepat ir ceļš. Un aiziet sveicināt, sasodītie zviedri. Reku mūsu mašīna. Baltais skaistuls tur tālāk. Klintis te ārprāts. Nu skaists ir, jā. Un tas ūdens vienkārši ārprāts. Un tur, kas mums tā lejā, te mums ir kaut kāda rūpnīciņa. Šodien, protams, ir svētdiena. Viens nestrādā, tāpat kā rīt neviens nestrādās. Vakar nestrādāja, aizvakar nestrādāja un aizvakar nestrādāja. Nedomājiet, ka tas viss attiecās arī uz mums. Jā, mēs strādājam gan vakar, gan aizvakar. Gan arī rītā. Jā, šodien mums ir brīvdiena. Bet nu šit... Kur viņi te nav droši? Kas te pa mašīnām amerikāņiem pēc tam braukā? Visādas mašīnas te. Viņiem patīk te patusēt, laikam. Šodien, jā, 100 gadu jubileja šodien šitiem te. Pilsētiņā. Šitai pilsētiņā, jā. Pilsēta vienkārši rauj nostjumtu. Ai, lielveikals Villijs vaļā. Stāv pastāst, kā mēs no pagraba gājām. Lielveikalā Villijā iekšā. No pazemes autostāvvietas. Tā jau normāli, braucam stāvvietā. Apakšzemes. Nu, protams, mums nebija ar ko iebraukt, mēs iegājām ar kājām iekšā. Un tad mēs sākām mācāties, kur meklēt ieeju. It kā vienkārši, ne? Jā, it kā vienkārši. Paņēmu muzeja augšā un es lielveikalā. Bet nē. Tas nebija tik vienkārši. Raustījām vairākas durvis, tās, protams, bija ciet. Tās, kas bija vajā, tur smirdēja pēc mīzeliem. Iegājām iekšā, kur izskatījās vienkārši kaut kādā atveļņīgā. Tad mēs beigās atvedām. Tomēr beigās atvedām. Īsti, jā, Villijs, lielākais Villijs. Atkal notērējām naudu. Jā. Zviedriem te patikt uzsēt. Kā viņi te tērē to naudu priekš čipsiem ārprāts. Taču vispār viņi slimīgi visi ir. Es nezinu, kas viņiem ir problēmā visiem. Viņi te neizskatās labi. 80% vismaz no viņiem izstās, nezinu, tur kaut kādiem tur holesterīna problēmām. Un meitenes izskatās visi 95%. Jā, kaut kas nav ritīgi. Atveķēji, kaut kas nav ritīgi. Karolīna Klufta te būtu vienkārši top modeli, man liekas. Viņi moška arī ir. Viņi varbūt arī ir, jā. Tā tiešām nav smuka meitene. Jā, bet ir smuka daba, skaista. Lūk, kā civilizācija ir ielauzusies dabas vienmaļajā klusumā un pārvērt uz to par šo kluso nostūrīti. Velns. Mēs, ja kas dzīvojam 7 km uz to pusi, un tur nekas tāds nav. Šodien jūs to visu redzēsiet. Šodien būs tas laiks, kad mēs nofilmēsim, kā mēs dzīvojam. Kā Džeki dzīvo? Jūs noteikti domājat, ka salīdzinājumā ar šo skatu nevar būt nekas sūdīgs, ja? Mēs tā domājam? Jā, labi. Ticiet man, es jums pierādīšu pretējo. Skaisti. Jā, nu, tiksimies vēlākajās pārraidēs. Jā, atā.